Svari! Esiet sveicināti, aplūkosim jūliju mēnesi un enerģijas, kas ietekmēs tātad svaru zīmi jūlija mēnesī. Šeit ir īpaši labs laiks, lai veidotu karjeru, nostiprinātu savu statusu vai sociāli pārdzimtu, tātad izveidot kaut kādu jaunu savu sociālo tēlu jūsu, kā jūs sevi parādat pasaulē, kāda ir jūsu reputācija, tam jūs varat pievērst šajā mēnesī īpašu nozīmi un izveidot to pēc jūsu vēlmēm. Tomēr ņemot vērā Merkūra retrogrādu no 18. datuma un Venēras tādu saspringtu aspektu, ir jāievēro arī tāds iekšējs komforts un jāskatās, lai tie ārējie kaut kādi pienākumi, lai nav pārāk liela slodze. Un tāpēc aplūkosim sīkāk, kādi tātad galvenie tranzīti un aspekti, kas skar jūsu darba un karjeras dzīvi. Saule ir Vēzī līdz pat 22. jūlijam, un tātad tas ir saistīts ar jūsu profesionālo māju, ar jūsu statusu. Šeit svariem neapšaubām var pieaugt tādas profesionālās ambīcijas, un noteikti uzmanība tiks pievērsta jūsu publiskajam tēlam, nevis jūsu iekšējai pasaulē vai ģimenē, bet tieši tam, kā jūs redzat cilvēki, kad jūs iziet ārpus mājas. Tāpēc šeit jūs varat veidot šo savu tēlu, šeit jūs varat arī iegūt jaunu statusu, caur jauniem kaut kādiem amatiem vai caur pienākumiem, un iespējams, ka šeit jūs varat tātad arī iegūt kādu jaunu amatu vai jaunus pienākumus. Un no 23. tātad datuma, tātad pēdējā dekādē īpaši tiek fokusēts akcents uz jūsu spēju iejusties kolektīvā. Jūs varat uzņemties atbildību, jūs varat iekļauties kolektīvā, jūs varat vadīt kolektīvu, tā var būt kaut kādi projekti, kas ir saistīti ar tādu kolektīvu darbu. Vārdu sakot, viss, kas saistīts ar sadarbību, ar jūsu sociālajiem kontaktiem un ar to saistītajiem nākotnes mērķiem. Tos jūs arī šeit varat izvirzīt. Jauns mēnesis mums ir lauvā 24. datumā. Un šeit patiešām jums ir laiks domāt par savu nākotni, te jūs varat sēt zemē sēklas, kādām nākotnes idejām, nākotnes plāniem, vai arī vienkārši pievienoties kaut kādai jūsu interešu grupai, iestāties pulciņā vai dejošanas vai dziedāšanas kādā korī, vai tā ir kāda kaut kāda partija vai jūs interesējoša kopa, kas interesēs par jūsu tātad jautājumiem, kas arī jūs interesē, ar kur jūs skatāties vienā virzienā, to visu ir vēlams sākt šajā jaunajā mēnesī darīt. Tad tā iespēja, ka jūs sasniegsiet kopā ar šiem cilvēkiem savus mērķus personīgos, ir ļoti liela. Un Venēra mums ir Dvīņos līdz 31. jūlijam. Un Venēras veiksme ir saistīta ar izglītību, ar ārzemēm, ar mācīšanos, arī ar publicēšanu vai citām tādām garīgām augstākām vērtībām. Un īpaši te var būt veiksme saistīta ar izglītību tajās jomās, kuras pārstāv Venēra, tur, kuras ar skaistumu saistītas tātad tēmas. Un šeit ir īpaši atbalstāms. Tā var būt arī komunicēšana ar jūsu dzīvesbiedra radiem. Un izmantojiet šo laiku, lai veidotu kontaktus arī ar ārzemēm, ja tas jums ir nepieciešams. Arī to jūs varat darīt. 4. datumā Venēra veidos savienojumu ar Urānu, un tur jūs varat saņemt kādu negaidītu piedāvājumu vai no ārzemēm, vai no kādas garīgas kopas, vai jums var rasties pēkšņi ideja par ceļošanu, īpaši uz kaut kādām tālām zemēm. Šeit var rasties ideja, kādam var rasties ideja par pārcelšanos labākas dzīves meklējumos. Arī to Venēra var inicijēt ar Urānu, šeit negaidīt tādu pēkšņu spontānu ideju. Saturns kļūst retrogrāds no 13. jūlija, un viņš liks jums pārskatīt jūsu darba rutīnu.
diezgan stingrs būs, pieprasot, lai jūs esat atbildīgi, izturoties pret pienākumiem, kas jums ir uzticēti. Kādam var nākties uzņemties pienākumus diezgan smagus, kas saistīti arī jūsu kolēģiem. Varbūt kāds no kolēģiem slimos, jums vajadzēs uzņemties viņa pienākumus. Tātad Saturns jums var likt tātad uzņemties vairāk darba darīt. Noteikti pievērsiet uzmanību arī savai veselībai. It īpaši, ja neesat līdz šim to darījuši, tad, kad Saturns ir retrogrāds, ir vērts tomēr ieklausīties sevi un tātad parūpēties par savu veselību. Merkurs mums būs retrogrāds no 18. datuma, un viņš aicinās pārskatīt informāciju, visu, kas saistīts ar draudzību, te ir iespējami pārpratumi, tāpēc vērīgi klausieties savos draugos, un, ja apvainojaties, tad pārbaudiet, vai patiešām tam ir iemesls, varbūt jūs esat vienkārši pārpratuši. Var gadīties, ka draugi pārpratīs arī jūs, tāpēc centieties izteikties skaidri. Var atgriezties arī pie kaut kādiem veciem sadarbības modeļiem, vai var atgriezties veci draugi, vai jūs izlēmat atgriezties kādā vecā kolektīvā, kur iepriekš esat bijuši. Īpaši tas ir saistīts ar tādiem kaut kādiem jūsu hobijiem. Kā jau teicu, tā var būt vai nu koris, vai kāda dejošanas kopa. Un tātad, ja mēs runājam par tādu karjeras iespējami jūlijā, tad svaru zīmē tās patiešām ir labas. Ja jūs esat tendēti, jums ir vēlme karjeru savu veidot, tad šis ir mēnesis, kad jūs varat veidot tādu karjeras lēcienu. Īpaši pirmajās 2 dekādēs līdz 22. datumam, kad saule būs jūsu tādā labā pozīcijā. Un vēlams uzsākt projektus un rādīt sevi. Tātad esiet gatavi paši sevi reklamēt, paši par sevi stāstīt, arī par savu darbu stāstīt un tādas jaunas idejas. Jūs varat ienest savā darba vidē un noteikti nostipriniet arī savu autoritāti. Pēc tam akcents pāries tātad uz sadarbību ar citiem cilvēkiem, ar sadarbību ar kolektīvu, kas vēl tiks akcentēta ar šo jauno mēnesi. Un tad jums ir patiešām iespēja strādājot komandā un iemācoties ar to sadarboties, realizēt projektus un savus tādus plānus. Atcerieties, ka tomēr mums visu laiku šajā laikā ir šie retrogrādie Merkurs un Saturns, un viņi liks mums tomēr domāt, visu laiku domāt gan par ikdienas ieradumiem un paradumiem, gan par darba grafiku, gan par šīm koleģiālajām attiecībām, kur jums būs jāiemācās sadarboties. Pāriesim pie attiecībām, kādi tad šeit mums ir galvenie aspekti. Venēra, tā ir pārvalda arī svaru zīmi, viņa priekš jums ir ļoti nozīmīga, un viņa veido šeit pietiekoši daudz aspektu šajā mēnesī, tāpēc mēs varam tā prognozēt, ka tiem, kuriem svaru zīme ir svarīga, viņa horoskopos, Venēra un Venēras veidētie aspekti veidos arī notikumus jūsu dzīvēs. Un tātad līdz 31. datumam viņa būs Dvīņos, un tāpēc jūs valdzinās cilvēki ar citādu pasaules uztveri, ar citādu valodu vai no citām valstīm, no citām kultūrām. Jums var likties, ka tas ir kaut kas ļoti tāds eksotisks un interesants, vai vienkārši viņiem citāds skatījums uz lietām. Un jūs varat ar viņiem iepazīties vai nu mācību vidē, vai tas var būt arī mīlestības ceļš, tāds šajā mēnesī jums paredzēts no visuma. Venēra savienojas ar Urānu 4. datumā, un tad jūsu dzīvē var parādīties kā cilvēks, kuram ir spēcīga ietekme, kurš atstās kaut kādas pēdas jūsu dzīvē. Un neapšaubām šajā dienā var būt arī tādas situācijas, kur jūs koķetējat un flirtējat, un vienkārši jums ir labs garstāvoklis. 6. datumā Venēra veido labus aspektus ar Saturnu un Neptūnu, un šeit jums ir iespēja uzsākt stabilas attiecības ar jēgu, tādas pietiekoši ilgstošas un patīkamas. Un jūsu enerģiju, kā vienmēr saku arī tagad, es jums atgādināšu šo enerģiju, jūs varat likt jau esošās attiecībās, piešķirot tām dziļumu, piešķirot tām svaigumu un tādu jaunu jēgu. Tā kā izmantojiet 6. datumu.
un Venēra vēl arī 7. veidos labas attiecības, un šeit mums ir stāsts par kaisli, tāda emocionāla atzimšana, un šeit jūs varat tātad arī izbaudīt šo enerģiju, atceroties šo datumu. Venēra veido arī saspringtu aspektu, bet tas jau ir mēneša 3. dekādē, 23. datumā. Un šeit ir iespējams strīdi, to paturiet prātā un pacentieties no tiem tātad izbēgt un izvairīties, izmantojot savu kompromisu mākslu un spēju tātad attiecībās ienest mīlestību, siltumu un tuvību. Saturns mums ir retrogrāds, tātad 6. mājā, un iespējami tāda vēlme distancēties attiecību dēļ vai pienākumu dēļ. Tāpēc mums būs jāpārskata tāds līdzsvars starp darbu un starp attiecībām un starp privāto dzīvi, lai tās attiecības veidotos veselīgas un patīkamas. Mēneša noslēgumā 31. datumā Venēra tātad ieies jaunā zīmē, un šeit jūs varat piedzīvot mīlestību, esot publiskā telpā. Tas var būt populārs cilvēks, kurš liek jūs sirsniņai ietrīsēties. Tās var būt attiecības, kas ir visiem redzamas, jo tas ir augstākais punkts. Jā, tātad, vai arī attiecības, kurās mīlestība ir kā komponenti, tās ir oficiālas attiecības. Un tāpēc mēs varam teikt, ka attiecības jūlijā tajās būs gan dinamika, gan kaut kādas pārmaiņas, gan jūs būsiet arī pārdomās kādā mirklī. Īpaši starp 4. un 7. jūliju var būt negaidītas romantiskas situācijas. Es ieteiktu, ja jūs esat attiecībās, tad tomēr, lai tur valda godīgums un tāda skaidrība, izvairieties no noslēpumiem, izvairieties no kaut kādiem pārpratumiem un pārmetumiem. Un tad, kad ir šis Venēras un kvadrāts ar Marsu un ir tā spriedze, tad ziniet, ka tā var būt arī greizsirdība, jā, strīdi, kas ir uz kaut kādas, tur apakšā kaut kāda nerealizēta seksualitāte, kaut kāds spriegums, tur var būt arī greizsirdība. Arī tur ir jārisina viss caur atklātību, caur sarunu. 30 pēc 31. tur var gadīties, ka jūs saņemat kādu nopietnu piedāvājumu attiecību jomā, un tas cilvēks var būt no profesionālās vides, kā jau es jums teicu. Tagad par līdzsvaru parunāsim, par jūsu emocionālo līdzsvaru, garīgo līdzsvaru un par veselību. Saturns mums ir tātad no 13. datuma retrogrāds, un viņš jums noteikti liks pārskatīt jūsu dzīves režīmu, un tur var būt kaut kādas kroniskas sūdzības. Ja tās dod signālu, tad ir jāmeklē tāda profesionāla palīdzība, bet ja tā vienkārši pārslodz, tad ir jāsabalansē darba un atpūtas režīms. Merkurs mums arī būs retrogrāds, un arī šeit mums ir iespējams kaut kāds pārāk daudz domu prātā, ir sevišķi, kas saistīts ar kādām sabiedriskām aktivitātēm, ar to, ka jūs esat kaut kādā visu laiku komunikācijā ar cilvēkiem, tāpēc jums ir jāiemācās kaut kādas prakses, kas attīra jūsu prātu. Tātad meditācijas vai kaut kādi vingrojumi, elpošanas tehnikas, kas palīdz attīrīt prātu no domām, atslēgt. Pilnmēnesis mums ir mežādzija 10. datumā, un šeit jūs varat piedzīvot kaut kādu, visticamāk, emocionālu spriedzi savā ģimenē, savā mājā. Iespējams, tas ir vienkārši nogurums, kas ir saistīts ar jūsu ikdienas dzīvi, un vēl mājās pārāk daudz pienākumu arī mums var radīt šo spriedzi. Tātad pilnmēnesī rūpēties par to, lai jūsu mājās valda patīkama gaisotne, lai šī emocionālā spriedze mājā nesakrājās. Tagad jūs to zinat. Neptūns ir retrogrāds mums no 4. datuma. Tātad esiet apzināti savā ķermenī. Es jau vienreiz teicu, ja jūtat, ka kaut kas tā kā no lagā, mēs ejam vienkārši un pārbaudamies un ārstējamies
un kārtojam, ja vienkārši nogurums, mēs atpūšamies. Jauns mēnesis mums ir lauvā 24. datumā, un tas ir tāds labs laiks, lai iedvesmotos no citiem cilvēkiem, no viņu piemēra, kā viņi ēd, spārto, dzīvo, guļ, mīl, un tāpēc ir labi būt grupā, sportot grupā, jo draudzīgs atbalsts jums palīdzēs sakārtot arī savu dzīvi, tad kaut kādā veselīgu dzīvesveidu piekopjošā kopienā būtu labi šajā laikā iekļauties un sākt tādu veselīgu dzīvesveidu. Un tāpēc es jums vēlreiz atgādināšu, neignorējiet šos ķermeņa signālus, bet esiet gatavi darīt visu, lai tādu patīkamu līdzsvaru starp darbu un atpūtu un veselību ienestu savā dzīvē. Tātad atcerieties, ka miegs ir svarīgs, atpūta, elpošanas prakses, un tie ir svarīgi faktori. Un uzturiet rutīnu, jo rutīna palīdz mums neieiet kaut kādos stresa stāvokļos. Protams, šajā mēnesī jums ir daudz paredzētas no kosmosa sabiedriskās aktivitātes, bet tik un tā atcerieties par tādu patīkamu līdzsvaru. Un ārēji tur var būt daudz dažādu, mācieties to praksi, kā ārēji mums ir daudz dažādu darbību, aktivitātes, spožuma, bet iekšēji mēs esam stabili un mums paliek tāds dziļš iekšējs miers, un ir tāds rāms ezers, kurš tātad pat vējā nekustās, tāds pilnīgi mierīgs. Atceramies, ka karjerā mums ir iespējami panākumi, jūs varat kļūt tādi redzami un atpazīstami savā lokā, tas, protams, jāskatās to vidi, kur jūs esat tajā vidē, jūs kļūstat pamanāmi. Un attiecībās jums ir paredzētas jaunas simpātijas vai arī attiecību transformācija. Tomēr vēlreiz atgādinu, visā ievērojiet mērenību un domājiet par tādiem ilgtermiņa virzieniem, ir īpaši no 18. kad sākas Merkūra retrogrāds. Tātad izmantojiet atjaunojošu klusumu, tādas klusuma prakses, lai kārtotu sevi šajā mēnesī. Veiksmi jums! Tā, visu labu!